abos trīsstūros mums ir dota pati garākā mala. Tātad mēs varam aprēķināt koeficientu DE izdalam ar AC. 11 dalīt ar 5,5, tas ir 2. Kad mums jau ir zināms koeficients, mēs varam uzzināt perimetru lielajam trīssturim. Perimetrs trīssturim DOE vienāds perimetrs trīssturim AOC reizināt ar koeficientu. Tātad 15,25 reizinam ar 2. Un tas ir 30,5 centimetri. Tas ir perimetrs lielajam trīssturim. Mums vajag aprēķināt malu OE. Un to mēs varam viegli izdarīt, atņemot zināmās malas no perimetra. Mēs zinām, ka OD ir 9 un DE ir 11. Tātad vienkārši no perimetra trīssturim DOE atņemam malu OD un atņemam malu DE. Sanāk 30,5 mīnus 9 mīnus 11. Un tas ir 10,5 centimetri.